ar Borisa un Ināras Tetereva fonda atbalstu. Šī ideja radās pirms 10 gadiem, laikā, kad es gaidīju savu meitiņu. Un bija šis jautājums, ko es darīšu laikā, kad es būšu mājās, tā kā dekrēta laikā. Kā es pavadīšu savu ikdienu? Viens ir skaidrs kopā ar savu bērnu, bet man tā sajūta bija kaut kā liederīgāk pavadīt šo laiku. Mūsu draudzes mācītāja Māra Ludvika uzrunāta, dzimta šī ideja veidot bēbīšu skoliņu. Mēs sanācām vairākas mammas kopā, kurām bija jau dzimuši bērniņi, kurām bija lielāka vecuma bērniņi, un tad plānojām, kā tas viss varētu noritēt. Un tad, kad piedzima mana meita, tad pēc nepilniem 3 mēnešiem mēs sākām vadīt nodarbības. Un tad reizē, varētu teikt, ar brīnumiņu izveidojās Talsos Talsu novada fonds, kurā varēja iesniegt projektus kādām radošām, jaukām idejām. Un tad arī tapa mūsu pirmais projekts, sākums labs, viss labs, kuru mums atbalstīja. Mēs jau varējām iegādāties paklājus un viss, kas ir nepieciešams nodarbībām. Un tad jau lēnām pakāpeniski nākamais projekts, ar vien savādākas nodarbības. Bērni pieauga, bija jādomā tālāk, mums kļuva par šauru. Tapa šī ideja, kad ir jāceļ centrs. Un pilnībā tika nojaukt vecā Svētdienas skoliņa un ar talsnieku, visu talsnieku atbalstu, ziedojumu tika uzcelts šis namiņš, kurā arī savu vietiņu tā kā ir atraduši lielākā daļa Talsu ģimenes, kas šeit nāk no brīža, kad viņi uzzina, ka viņa ģimenē pievienosies jau kāda mēs dzīvība. Šis centrs priekš manis nozīmē to, ka šis ir mans 3. bērniņš.